272. Skatos SSK jaunās telpas veikalam. Un zini, ko es sapratu, jo komentātori, vienmēr sakot, vakardien nofilmēja autospec veikalu, kurā var nopirkt auto rezerves daļas un akumulatorus lētāk kā citur. Un komentātori, ko tu domā, ko nē, viņi raksta komentāros, ka viss jau būtu forši, bet tas veikals ir outdated, old school, nu tā kā seno laiku, tā kā no atmodas laikiem, tā kā no 90. Un viņus tas veikals neuzrunā. Nu, un tad es domāju, labi, es atveru SSLV un skatos, ko var nopirkt vietā. Nu, vai nu nopirkt citu veikalu, vai nu izīrēt. Kas attiec uz pirkšanu, te ir 114 kvadrātmetru telpas pie Deglau tilta, kur īsti apstāties nevar, maksā viņas pāri pa 100 000, un vēl zeme ir no pašvaldības jāīrē. Nu, it kā nav dārgi. Tas nozīmē, ka principā, ja tu rēķini returns of investment, ka tas varētu atmaksāties kā 10 gadu laikā, kas patiesībā 8 gadu laikā būtu labāks rezultāts, tad sanāk, ka tur katru mēnesi pie rēķina kopā ar visiem izdevumiem jāpieliek 1500. Tas nozīmē, ka pie mūsu lētajām cenām, kas mums ir pašlaik, mums veikals ir privātīpašumā, būtu jāpieliek mēnesī 1500 peļņas klāt, kas īstenībā diezgan būtiski sadārdzinātu mūsu preces, līdz ar to tad mēs vairs nebūtu lētākais veikals Rīgā. Mēs jau būtu kā visi, kurus mums te tur raksta, tur tā un tā. Līdz ar to tas ir viens faktors. Otrs faktors, es skatos, labi, ok, noīrēt. Nu tad mēs uzreiz davai īrējam te kaut kur dārzciems, pļaunieki, nu kaut kur šaipus, kur cilvēki var apstāties un tā. Un ko es skatos, te ir vēl trakāk, teiksim, kaut kādi 100 kvadrātmetri uz īri maksā 2000, un tas ir kaut kādā, es neteiktu, ka baigi foršā vieta. Nu, ok, kaut kāds Krišbarona iela, pieņemsim, Krišbarona 2200, un droši vien tas ir vēl bez PVN, pieliet klāt PVN, pa visu īri aizies, tad jau tev izdevumi būs ap 3000 eiro mēnesī. Tā kā mums gan blakus ir kafejnīca, kuru kaut kad jau īpašnieks piedāvāja nopirkt, blakus telpās. Bet pagaidām es vienkārši gaidu, ka tā cena nokritīsies līdz 16 000 ASV dolāriem, tāpat kā es to veikalu savulaik nopirku. Un tad jau skatīsimies, ko darīt. Es domāju, tad varbūt piepirksim klāt. Jā, ok, joprojām tie būs 90, tie vienkārši būs vairāk telpas. Mēs varēsim salikt vairāk preces, saliksim kaut kādus galdiņus, kur klienti, kad atnāk, lai viņi var apsēsties, padzert kafiju, pačilot, varbūt kādu graķīti izlaist. 2 galdiņus, 6 čomi, viens atnāk, viņš, davai, atbraucam pie Jurčika, noliek polšu, davai zacenīt gurķīti attais. Kāpēc ne? Tāds foršs, mājīgs, omulīgs veikaliņš, jo kā pieņemsim pie mums skaties arī servis, ja? Redz, citi komentātori ierakstīja, ka mums šeit servisā nofilmē, kā darbojas balansējumā iekārta un tā tālāk. Un komentātori komentē, ka nesot gana laba kārtība servisā, ka vajagot notīrīt to aparātu, ka vajagot saslaucīt grīdu, ka vajagot tur visu novākt. Bet 30 gadu laikā, kopš es nodarbojos, tā teikt, ar servisu lietu, kopš man ir servis, 30 gadus jau, jā, būs pēc gada, būs 30 gadu, kopš man pirmais servis Rīgā bija. Man ir bijis pusotrs kārtīgs cilvēks. Visiem pārējiem patīk nekārtība. Es nezinu, vienkārši tā ir. Labiem meistariem patīk vienkārši visu samest kaudzē. Kā šeit. Nāc papilmē tuvāk. Skaties, kā šeit izskatās. Šeit ir tā teikt radošā nekārtība. Tas ir teorētiski montāžas tens. Redz, šitāda, pieņemsim tādu lupatiņu. Tas nav vajadzīgs. Te kaut kāda atslēga. Kaut kāds telefons mētājās. Reku Vito atslēga mētājās. Te ir šitāds muciņas. Vai viņas te vajadzīgas? Skaidrs, ka viņas te nav vajadzīgas, bet kaut kad viņas te ir bijušas nomestas. Un tā, es nezinu, mēs varbūt varam paprasīt Ralfam. Es nezinu, vai viņš gribēs intervēties, bet mēs jau varam, Ralf, nāc paskaidrot saviem subscriberiem, kuri tevi ir, tā teikt, tevi iecienījuši kā labāko meistaru Rīgā, kā foršu čovu no Dundagas. Kas tas ir? Paskaidro viņiem. Reku tev tur skatīties. Tas ir tāds plaukts, kur liek kaut ko, īsti neko. Jo mēs ar Ieps nemontējam, nebalansējam pa lielam. Vienreiz gadā. Redz, un reku vēl Ārmāns. Viņš arī var paskaidrot, ka
plaukts, un tur, redzi, tur ir plaukts, un tur apakšā, tur ir plauktiņš. Vot tas ir plaukts, un tas ir plauktiņš. Saprot, reizēm šitien te, ka salīst lietus, mums ietek ūdens iekšā. Un tad, kad salīst lietus, tad, piemēram, šis te balansējumais, nu, riktīgais ticīgi, redzi, viņš jau te pasties tūmā. Te ir vieta, kur peles var skraidīt, saproti. Viņas šitien te mazas pelītes, jā, viņas te ir izgrauzušas, tad ir dzelzī caurumu, un šitien ir lielāks, te jau žurkas var skraidīt. Un tāds vienkārši stūrītis, jā. Bet šitas strādā. Varbūt kaut kad pienāks laiks, ka es ķeršos klāt pie balansējumā, pie montāžnieka, un jā, un cilvēkiem, Latvijas patērētājiem, nu, bortēšu, montēšu riepas. Tev vajag, starp citu, ziemā, tev vajadzēs nobortēt riepas. Nu, ja tam Subaru, 19 diski. Ja vajag, saka, es tev pa cik? Visi 4, nu, pa čiriku. Pa čiriku būs laba cena. Tad tev būs vienalga, vai tur ir putekļains, vai tur ir vēl kaut kas, galvenais, ka pa čiriku. Pareizi piekrīt, visur citur būs pa 35 vai pa 40. Tādas cenas būs šodien. Pie manis es tev pa čiriku. Nu viss, tu atbrauc savēju Subaru, nomet reifeni, uzbalansēji, viss pielīmēji. Un tā, pa 10. Ko, brauksī? Tā būs vienalga? Vai tas ir plaukts vai kas, vai kā tikai pa čiriku? Pareizi? Nē, nebūs vienalga. Tev vajag jaunas, skaistas telpas. Tad tu pirks pie mums autorezerves daļas eļļas un akumulators pa dārgo, vai ne? Nu, tajās jaunajās telpās, lai viņas atmaksājās. Un šeit, ko mēs šeit nopirksim kaut kādu bezbārtu pa 6000 visu to. Tā, kad uzliec riepu, viņš pats visu izdara. Un tā mēs bortēsim, nu kā visi, pa 40, ja? Ko, Ralf, ko teiksi? Šitāds biznesa plāns. Jo cilvēkiem, ja viņi saka, ka tur nav tā kārtība, tu tak nevar reāli kārtību ieviest, piekrīti? Nē, nu, mēģināju jau ejaks ēst. Nesenāk, vai ne? Tas ir uz 2 dienām. Jā, jo pēc tam, kas tur, tas viss tur stāv tikai 2 dienas. Šitas jau nav tur krājies 2 mēnešus, kā varbūt kāds var iedomāties. Tas ir 2 dienas. Vienkārši vienā dienā noliek 60 muciņas, un otrā dienā noliek visus tos 45 balonus, vai ne? Labi, tāds šī rīta izklaidējošais raidījums no sērijas Mosties, mans varenais Latviju draugs. Davai, peace!